Esi sveicināts video materiālā, kurā mēs sīkāk paskatīsimies, kas tad ir zvaigznāja nakts. Iespējams, ka par zvaigznāju nakti tu esi saskāries jau dažādos citos video. Iespējams, kādā citā grāmatā, kā piemēram slāvu āriešu veidās, vai arī tu esi saskāries ar zvaigznāju nakti kādā no senajām mitoloģijām. Lai nu kā tur arī būtu, šodien mēs paskatīsimies nedaudz sīkāk, kas tad tas īsti tāds ir. Tātad, ja mēs nošķiram divas pasaules, mums ir gaismas pasaule un mums ir tā saucamā tumsas pasaule. Un abām šīm pasaulēm mūsu plašajā visumā ir nodalīta robeža. Un šī robeža nav novilkta ar taisnu līniju, bet šī robeža ir nevienmērīgas dabas matērijas robeža. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums robeža var būt arī šāda. Tātad līnijas šajā pusē mums ir tumsas valstība, augšpusē mums ir gaismas valstība. Un ja mēs skatāmies mūsu galaktikas izpratnē, tad, ja šeit atradīsies mūsu galaktikas centrs šajā punktā, un galaktikai ir asis, kā jūs ziniet, tad šīs asis rotē noteiktā virzienā. Un ik pa laikam, tātad, ja mūs, piemēram, uz mūsu piena ceļa, mūsu planēta atrodas šajā vietā, tad viņa atradīsies gaismas valstībā. Savukārt, brīdī, kad mūsu planēta ieorbitē ar galaktiku zvaigznāja nakts matērijā, tad uz mūsu planētas sākas tumši laiki, jeb tā saucamā zvaigznāja nakts. Un periodiski mūsu planēta izorbitē ārā. Tad, ja mēs iedomāsimies šo te līniju, tad mums viņa varētu izskatīties aptuveni šāda trajektorija, par kuru orbitē mūsu planēta. Tātad, šajos brīžos mūsu planēta atrodas zvaigznāja naktī. Uz mūsu planētas sākas tumši laiki, dažādas cīņas, apmelošana, kāri, naidi un tā tālāk. Viss, kas saistās ar tumsu. Savukārt brīdī, kad mēs no šīs matērijas izorbitējam ārā šajā vietā, tad atkal uz mūsu planētas atgriežas vieglāki laiki, gaišāki laiki. Šie ir tie laiki, kad mēs atrodamies gaismas matērijā, uz mūsu planētas ir vieglas, patīkamas, augstas vibrācijas, augsta mīlestības frekvence. Savukārt, tumsas valstībā šī frekvence samazinās līdz ļoti zemai vai pat vispār nulle. Nu, un tad kas notiek? Tad šajos brīžos mēs izorbitējuši ārā atkal atgriežās uzplaukums uz mūsu planētas Zemi, savukārt brīdī, kad atkal mēs ieorbitējam iekšā, atkal sākas tumši laiki. Un šādi notiek periodiski. Mēs esam iekšā un ārā, iekšā un ārā. Piemēram, šajā vietā mēs atkal esam ārā. Tātad, ja mēs skatāmies dotajā brīdī uz mūsu planētu Zemi, mēs redzam, ka tos mūsu planētu sauc par Midgardu. Tā ir planēta, kas atrodas starp tumsas valstību un gaismas valstību. Tādā veidā mēs ļoti labi redzam, ka šī zonu mēs varam noteikt par tā saucamo vidusvalstību. Tāpēc, ka šeit mēs, kā jau izskatījām, ieejam gan tumšajā zonā, gan arī gaišajā zonā. Un visā šajā trajektorijā, kad mēs šeit orbitējam, jeb atrodamies, mēs gūstam ļoti unikālu pieredzi, par ko tad mēs runājam arī sīkāk grāmatā Ilgadnieks. Es ceru, ka pēc šī video tev ir nedaudz skaidrāks, kas tad ir zvaigznāja nakts, kā viņa izpaužās un kāpēc tāda
ir uz mūsu planētas, kā arī kāpēc tad uz mūsu planētas periodiski ir augstas vibrācijas un zemas vibrācijas. Kāds tam ir iemesls, kāpēc šīs vibrācijas visu laiku vai periodiski mainās. Tad šis attēls jums to ļoti labi paskaidro. Paldies, uz tikšanos turpmākajos video!